Microsoft pēdējos gados ir tiešām izdarījis ļoti daudz datu analīzes jomā, un šodien es gribu arī apskatīties un parādīt jums, kāpēc, manuprāt, Microsoft datu analīzes rīkus nākotnē lietos arvien vairāk un biežāk. Microsoftam ļoti skaidra vīzija attiecībā uz to, kā lietotājiem jālieto datu analīze. Un viens no stūrakmeņiem ir Microsoft Excel, vienkārši Microsoft Excel, pie kura mēs esam pieraduši, kā viņš izskatās uz desktopa, un šeit var redzēt, kā šis pats Microsoft Excel izskatās Office 365 Power BI saitā, ja, kur mēs varam veidot savus Microsoft Excel failus un augšu pielādēt šajā vietnē un tālāk izplatīt vai paši skatīties. Es varu viņu atvērt un paskatīties. Bet tas, ko es šodien gribu parādīt, ir vēl tāda nebijusi un pavisam jauna funkcionalitāte, ko piedāvā šobrīd tikai Microsoft, un tas ir Power BI Q&A. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs te bildītes, tie principā ir Excel faili ar apakšā ar Power Pivot struktūru, tas nozīmē dati, kas saglabāti Power Pivotā, un augšu pielādēt šeit. Šobrīd ir dažādi demo dati, bet es domāju, ļoti tuvā nākotnē es varēšu ielādēt jebkuru savu failu. Un ko šī funkcionalitāte Q&A ļauj? Viņa man ļauj rakstīt vienkārši pieprasījumu, teikumu angļu valodā, un man uzreiz parādīs atbildes. Paskatīsimies, kā tas strādā. Piemēram, man šeit ir dati par olimpiskajām spēlēm, par medaļniekiem, kurā gadā, kurā valstī notika šīs spēles. Un, piemēram, man interesē, cik daudz vispār ir bijušas zelta medaļas. Pieņemsim zelta medaļas. Es saku gold medal count. Un man parāda, kad kopumā ir bijušas 5081 medaļa. Protams, mani interesē, cik no šīm, cik vispār medaļas, piemēram, ir saņēmusi Latvija. Paskatīsimies, sakam, acquired by Latvija. 3. Tikai 3 zelta medaļas ir ieguvusi Latvija. Paņemsim visas medaļas, kuras ieguvusi Latvija. Tātad kopumā tās ir 20. Man interesē, piemēram, kādās olimpiskajās spēlēs tātad šīs medaļas tika iegūtas. Es saku by Olympics. By Olympics, un man uzreiz zīmē pieejamos grafikus šeit. Es varu paskatīties gan kā tabulu, gan kā line chartu, gan kā pie chartu. Ja, tad es varu uzreiz paskatīties un sadalīt tos datus dažādos veidos, bet ir primārais kaut kāds veids, kurā man viņu attēlo. Es redzu, kad kopā 4 medaļas Atēnās, Barcelonā pa 3 medaļām un 1 medaļa Atlantā un Losandželosā. Es saku, man vēl interesē piemēram, pa medaļu tipiem. Zelta, bronzas vai sudraba. Es saku, by medal type. Un man uzreiz parāda, kad tātad 3 zeltari, kur man ir, kuru tātad Ķīnā, Londonā, Sidnejā zelta medaļas. Tad es jau paskatījos, kādas medaļas, man vēl interesē, kādas medaļas saņēmuši, kādos tad sporta veidos un kuri atlēti. Es saku, vai atlēti. Es redzu, ka Klimeņķevs saņēmis 2 medaļas, Štrombergs saņēmis 2 medaļas, nezinu kādas, Šķerbatiks saņēmis 2 medaļas, un tad es varu paskatīties, kurš tad ir tur saņēmis. Man vēl interesē tātad by medal type, lai parāda man. Tātad Māris Štrombergs saņēmis zelta medaļas, abas 2, Klimeņķevs saņēmis abas 2, tātad sudraba medaļas, Šķerbatiks bronzas, vienu sudraba, 1 bronzas medaļu, un tālāk es varu, Igavs Vihraus vēl saņēmis zelta medaļu. Es vēl gribu, kurās tad disciplīnās. Uzrakstu by disciplīnu, un man uzreiz uzraksta
Man saka priekšā, es saku in years, man vēl interesē, kurā gadā. Un tātad man uzreiz iedot tādu tabuliņu, kur es redzu, kādā tad atletikas, šaušanā un tā tālāk, kurā tad sporta veidā iegūtas šīs medaļas. Un tādā veidā es varu paskatīties un vienkārši izdomāt, kādus datus man vajag, rakstīt pieprasījumus un redzēt atbildi. Manuprāt, tā ir tur ļoti revolucionāra funkcionalitāte. Šobrīd viņa ir šajā Office 365. Viņa būs pieejama, lai analizētu arī jūsu datus, personificēt šos te individuālos Power Pivot tabulas, bet es domāju, ka šī funkcionalitāte kaut kādā brīdī arī nokļūs arī pašā Microsoft Excelī.